19. jūnijā Biķerniekos aizdīts kārtējais posms vasaras sprintam. Šīs disciplīnas pārstāvjiem par te notiekošajām sacīkstēm ir liels gandarījums, jo allaž bez kārtiņu trases līkločiem ļaus izbraukt arī daļu autotrases, taču vienmēr sacīksts šajā trasē pavada lietus. Arī šoreiz laika apstākļi nelutināja, liekot katram meklēt slapjam segumam piemērotākas riepas, ja to nav, piedzīvojumi garantēti. Pareiza riepa izvēle noteica sacīkšu iznākumu klasē ar motoru tilpumu virs 2,5 litriem. Te vadību no pirmā brauciena uzņēmās godalgodās vietās mazmanītais Uģis Geide, arī otrajā braucienā Uģis stabili pirmais un beidzot uzvaru rokā. Dienas lielākais pārsteigums, it kā būtu dzimis naudas lietas apstākļos. Jā, tā šoreiz sanāca, bija diezgan labi. Laika apstākļi man pateicīgi, riepām bija ļoti pareiza izvēle un arī bija lieliski atbalstītāji līdzi un no mājām, no vecāku puses, no viss tā šodien ļoti labi apstākļi bija, lai uzvarētu. Uģis Geide patiešām bija netverams. Tuvākos sāncenšus katrā braucienā turot komfortablā 4 sekundžu atrāvienā. Pirmajā braucienā te sakotājos bija Marks Štolcermanis. Diemžēl viņam jāsamierinās ar otro vietu, jo izmantotās lietus riepas pārlieku ātri dila. Kā nu ne? Braucēji taču ar šo auto ir 2. Pārnieks Marekam ir Oļegs Gulā. Šodien bija tāda cerība, ka, varēsim revanšēties par iepriekšējiem posmiem, vismaz, par Jelgavas posmu. Vai ir daudz taisnīts, labi maksimāli ātrumu, iespēja konkrēti parādīt, ka, jaudziņā vismaz kas ir kas, bet kā vienmēr laiks mūs nelutināja, vismaz kā vienmēr Biķerniekos, spriežot arī pēc iepriekšējās sezonas. Un rezultātā pēc otrā brauciena, kad riepas jau kļuva arvien bēdīgāks, arī rezultāts kļuva bēdīgāks. Otrajā braucienā Geidam sakotājos nonāca Andris Slava, šādi nodrošinot 3. vietu sacīkstē. Andris atkal nav sajūsmināts par savu pirmo braucienu, kad trasē devies ar pārāk nepiemērotām riepām. Biķernieki ir tā trase, kad sanāk tā, kad vienmēr ir treniņi pa sausu un sanāk braukt ar sausām riepām. Un tad, kad tu atbrauc uz sacīkstu, tad vienmēr ir mākoņi, soli lietu, tad visu laiku tāds saspringts, savilkts, jo īsti jau tā kā, no savas pieredzes nav braukts ar slapjām, ne ar mitrām, tik cik ir ar sausām pabraukts, liekas, kad ir ok, bet tad, kad tu atbrauc, tad pavisam viss ir savādāk. Ieskaitē ar motoru tilpumu līdz 2,5 litriem, neapstrīdams līderis šosezonu ir Mareks Matvējevs. Arī te, cīņā par uzvaru, nespēja iesaistīties neviens viņa tiešais sāncensis. To arī Mareks apzinājās, kārtējo reizi mēģinot uzstādīt sacīkstes absolūti ātrāko laiku. Tuvu bija. Matvējevs absolūtā vērtējumā Biķerniekos 2. klase augstāk braucošā Geides. Par šādu iznākumu gandarījums Marekam ir lielāks nekā treniņos. Treniņos nebija savirzes, nebija benzīna, degviela kaut kur šļurkājās un galīgi nerunājās ar motoru. Bet te pa smuko, te jau ziemas dāciņi daudz ko ir palīdzējusi slīdenos laika apstākļos, tā teikt, noturēt to mašīnu. Jā, bet tur bija ar Subaru, tur bišķiņi tur savādāk, šitas tāds bišķiņi niķīgāks verķīts, bet var, kad konkurenti nemin uz papēžiem, tā baigi tā rātna braukšana. Otrajā vietā aiz Matvējeva šoreiz Ģirds Vītiņš, ja viens no Valmieras puses jauniešu trijotnes, kuri visi izmanto vienu auto. Spēku samēri ar pārniekiem Ģirtam vienmēr bijuši vienādi, tāpēc viņam drīzāk prieks par uzvaru pār savējiem. Riepas, ļoti daudz nozīmē riepas šoreiz. Tev bija savādāks? Nē, bija tāds pašs kā citiem, bet šoreiz kā lietas. Un mums bija Pirelli, tas slapjā laika riepas, un tās ļoti diezgan daudz deva. Jā, bet visai trijotnei taču vienas tās pašas riepas, un kāpēc tev tas labākais rezultāts starp visiem? Tā sanāca vienkārši šoreiz. Varbūt kādreiz citreiz būs Valteram, ja Batim tāpat. Ieskaitē ar motoru tilpumu līdz 1,8 litriem sava intriga. Uz autošosei pārgājušais Ģirds Daugaviņš jau pērn nosolījās atrādīties bijušajiem sāncenšiem tieši Biķernieku posmos. Solījums turēts. Tāpēc šogad vadošajiem Jānim Skuiņam un Imantam Firstam bija jārēķinās ar vēl vienu pretinieku. Ģirds abos braucienos arī viņus pieveica, lai gan pirms sacīkstes viņš to neparedzēja. Kā nekā Daugaviņam, taču šī sacīkste bija viena otrā šosezona. Bija doka, ka viņam būs jau gatava izbraukt, ka es tagad netikšu līdz viņiem. Bet pirmais brauciens pavisam interesants bija, ka mums visiem trijiem sāk lietas līt. Man bija pavisam sausās riepas, viņiem tāds vidēji saus, bet tagad saka, viss sanāca. Kāpēc pavisam sausās? Tāpēc, ka sākumā skatījāmies trasi, bija kaut kā 20% tikai slapi un domāju, ka viss tā kā vajag būs.
Bet sanāca tā, ka tad braucām ārā, sāk lietas gāzt. Pamēģināju, kā ar slikiem braukt pa slapu laiku. Starp pieminētajiem sportistiem, proti Imantu Firstu un Jānis Kuiņu, labākais izrādījās tieši pēdējais. Jānis pārliecinoši vienmēr finišēja otrais aiz Daugaviņa un ar to ir priecīgs. Pusotrā sekundē, katrā braucienā uz 3 apļiem biķerniekos, tas pavisam maz. Bet, kā bija, tā bija. Bet, tu zini mani, kāpēc tā? Varēja kaut kur vēl bišku pielikt? Varbūt, bet principā, kādreiz ir jābūt arī otrajam, nevar visu laiku uzvarēt. Ģirds malacis, jā. Ar ielas riepām braucošo sportistu rezultāti sekojoši. Klasē virs 2,5 litriem. Pirmais šobrīd no rallija nostāk pagājušais Matīs Mežaks. Ieskaitē līdz 2,5 litriem. Neviena nepārspēts. Šoreiz Ēriks Ozoliņš. Visbeidzot klasē līdz 1,8 litriem. Galvgalī Andrejs Kuvšīnos. Nākamais posms šai disciplīnai 17. jūlijā Kandavā.